Sveiki! Laipni lūdzam noskatīties video par starptautiskajām komunikācijām. Kā redzēsiet, tas nav tikai visa pārtulkošana citā valodā. Starptautiskā komunikācija aptver ļoti daudz jautājumu. Jūs varat sazināties pa tālruni, videozvaniem, e-pastu, savu tīmekļa vietni, tiešo ziņojumu apmaiņu, reklāmu un pat faksu. Jā, faksa aparāti joprojām tiek izmantoti. Tomēr šajā video vairāk uzmanības tiek pievērsta šo ziņojumu saturam, nevis viena kanāla priekšrocībām salīdzinājumā ar citiem. Apskatīsim šos aspektus un to, kā jūs varat sazināties starptautiski vairākās valodās. Pirmais, kas jāņem vērā, patiešām ir jūsu materiāla, tīmekļa vietnes, e-pastu UC tulkošana. Mūsdienu globalizētajā pasaulē valoda vairs nav uzskatāma par šķērsli tirdzniecībai. Teksta un audio tulkošanai ir 3 metodes. Mašīnu tulkošana, izmantojot mākslīgo intelektu, lai tulkotu vēlamajās valodās. Ar mākslīgo intelektu darbināmā mašīnu tulkošana pēdējos gados ir ievērojami attīstījusies, padarot uzņēmumiem un privātpersonām šķietami vieglāku un pieejamāku saziņu ar cilvēkiem, kuri runā dažādās valodās. Taču, kā ar jebkuru jaunu tehnoloģiju, ir svarīgi apzināties tās ierobežojumus. Mašīntulkošanas priekšrocības. Tās ir lētas, parasti bez maksas, tās ir viegli un ātri lietojamas, tās aptver gandrīz jebkuru valodu, tās var izmantot gan runātā, gan rakstītā teksta tulkošanai. Galvenais mašīntulkošanas trūkums ir tas, ka joprojām pastāv būtiski ierobežojumi sarežģītu tekstu tulkošanā. Mašīntulkošanas praktiskie pielietojumi ir ienākošo un izējošo e-pastu un tiešo ziņu tērzēšanu, īsu emuāru un sociālo tīklu ierakstu, kā arī īsu, spontānu sarunu tulkošanu. Apskatīsim hibrīdtulkojumus. Hibrīdtulkojumi vispirms tiek veikti ar mašīntulkošanas palīdzību, un pēc tam tos pārbauda kvalificēts tulkotājs. Hibrīdtulkojumu priekšrocības. Tie ir lētāki nekā pilnībā cilvēku veikti tulkojumi. Tiek izlabotas kļūdas, neveikla izteiksme un nepareiza konteksta interpretācija. Hibrīdtulkojumu trūkumi. Var būt grūti atrast tulkotājus visām interesējošajām valodām. Valodai joprojām jābūt pēc iespējas vienkāršākai, lai samazinātu laiku, kas nepieciešams cilvēku pārbaudei un labojumiem. Hibrīdtulkojuma praktiskie pielietojumi. Tīmekļa lapu, pamata īsu faktu dokumentācijas, lietošanas instrukciju tulkošana. Labi, tagad paliek cilvēka veikts tulkojums. Tie ir tulkojumi, kuros nav iesaistīta mašīntulkošana. Dzimtās valodas eksperts ņems vērā kultūras nianses, stilistiku un vienmēr nodrošinās dabisku un saistošu uztveri jaunā tirgū. Katrs informācijas fragments un aicinājums uz darbību gūs labumu no starptautiskas satura stratēģijas, ko izstrādājuši daudzvalodu eksperti, kuri zina, kāda frazeoloģija vislabāk atbildīs viņu valsts iedzīvotājiem. Cilvēka veikto tulkojumu priekšrocības. Tie ir vienīgie pieņemamie varianti noteiktai juridiskai dokumentācijai. Tie garantē precizitāti gan terminoloģijas, gan komunikācijas nolūka ziņā. Tie spēj nodrošināt kultūrai atbilstošus tulkojumus, lai ziņojuma kopējā jēga tiktu precīzi nodota lasītājiem. Tas ir īpaši svarīgi, izmantojot sociālos medijus. Tie daudz labāk darbojas kā runā un tulko pakalpojumu klātienes tikšanās reizēs. Cilvēka veikto tulkojumu trūkumi, tie ir visdārgākā iespēja. Tie ir lēnāki nekā uz mākslīgā intelekta balstītie pakalpojumi, tāpēc var radīt problēmas dokumentiem, kurus paredzēts bieži mainīt un kuriem ir īsi termiņi. Klātienes tikšanās gadījumā tulks ir jārezervē konkrētam laikam un vietai. Cilvēka veikto tulkojumu praktiskie pielietojumi. Notariāli apliecināti dokumenti, kurus drīkst tulkot tikai certificēti tulkotāji, visi juridiskie dokumenti. Jāņem vērā arī tas, ka, tulkojot juridiskos terminus, tos var pārtulkot lingvistiski, taču citā jurisdikcijā tiem var nebūt nekādas juridiskas nozīmes. Tāpēc, tulkojot juridiskos dokumentus, jums var būt nepieciešama arī neatkarīga juridiskā konsultācija. Cilvēka tulkošanas pakalpojumu cenas.
Cena ir atkarīga no tulkojuma apjoma, iesaistītajām valodām, teksta sarežģītības un, visbeidzot, no tā, vai nepieciešams notariāls apstiprinājums. Labi, tas aptver jūsu iespējas tulkot tekstu, ko esat sagatavojis. Nākamajā slaidā īsi aplūkosim, kā sagatavot tekstu, ko var labi iztulkot vairākās valodās. Sagatavojot tekstu tulkošanai, ir vairāki ieteikumi, kurus varat ievērot, lai nodrošinātu, ka teksts tiek kvalitatīvi iztulkots. Neatkarīgi no tā, kuru tulkošanas iespēju izvēlēties, ir ļoti svarīgi, lai oriģinālais teksts būtu labi uzrakstīts. Slikti sagatavots teksts pēc tulkošanas kļūst tikai vēl sliktāks. Pirmkārt, izmantojiet vienkāršus vārdus, vienkāršus īsus teikumus, aizzīmes, lai uzskaitītu galvenos punktus, kurus vēlaties izcelt, un īsus rindkopas, lai atdalītu dažādus jēdzienus, kurus vēlaties nodot. Jums nevajadzētu izmantot sarežģītus biznesa terminus, kultūras vai sporta atsauces, svešvārdus, metaforas, žargonu vai slengu, idiomātiskus izteicienus. Šie elementi pilnībā balstās uz kontekstuālu un kultūras izpratni. Ja iespējams, jums vajadzētu arī izvairīties vai ierobežot akronīmu, salīdzinājumu, pasīvās formas un vārda tu lietošanu. Daudzās valodās ir dažādas formas, kas apzīmē ne tikai vienskaitli un daudzskaitli, bet arī dažādas pieklājības pakāpes. Jebkuri teikumi vai frāzes, kas varētu būt divdomīgi. Ja vēlaties ietaupīt laiku teksta sagatavošanā, varat apsvērt mākslīgā intelekta izmantošanu. Ir pieejami vairāki risinājumi. Tomēr iespējams vislabāk zināmais ir ChatGPT. ChatGPT var ģenerēt jums tekstu jebkurai situācijai gandrīz jebkurā valodā, kas varētu jūs interesēt. Lūdziet ChatGPT izveidot tekstu e-pastiem, brošūrām, tīmekļa lapām, prezentācijām. Viss, kas jums jādara, ir jāizskaidro, ko vēlaties, kādus noteikumus vēlaties piemērot un jāsniedz jebkāda informācija, kas, jūsuprāt, ir svarīga. Piezīme piesardzībai. Ja ChatGPT sniedz kādus faktus vai atsauces, pārbaudiet tos. Ir zināms, ka ChatGPT mēdz izdomāt faktus un atsauces. Pārskatiet tekstu un rediģējiet to, lai tas labāk atbilstu jūsu prasībām un realitātei. Jūs savu situāciju zināt labāk nekā ChatGPT. Atbildes sagatavošana. Sagatavojiet savas atbildes uz starptautiskiem pieprasījumiem. Ir noderīgi sagatavot standarta atbilžu e-pastu un pielikumu portfeli, lai ātri varētu atbildēt uz ārvalstu informācijas pieprasījumiem. Ir liederīgi sagatavoties jau pirms jebkādu pieprasījumu saņemšanas no ārvalstīm. Standarta atbilžu e-pastu un pielikumu portfelis ātrai reaģēšanai uz ārvalstu informācijas pieprasījumiem. Atbildiet ātri vai vispār neatbildiet. Kavēšanās liecina par intereses trūkumu vai nespēju izprast potenciālā klienta vajadzības. Ja pieprasījums nāk no valsts, kas ir jūsu melnajā sarakstā, vienkārši nosūtiet standarta atbildi ar pateicību, bet atsakiet. Pieklājība neko nemaksā, un jūs nekad nezināt, nākotnē situācija var mainīties, un šis klients var kļūt par vērtīgu potenciālo partneri. Atbildiet uz visiem jautājumiem. Interesents var uzdot daudz jautājumu. Ja kāds no jūsu standarta e-pastiem ar pielikumu atbild uz šiem jautājumiem, nosūtiet to. Ja nē, pārstrādājiet e-pasta pielikumu, lai atbildētu uz jautājumiem. Izmantojiet lietišķu toni. Bezpersoniskas standarta atbildes neatstāja labu iespaidu. Pārliecinieties, ka atbildētāja vārds, amats un tālruņa numurs ir iekļauti e-pasta parakstā. Pievienojiet individuālus akcentus, lai izskatītos atsaucīgāki. Atbildiet norādītajā valodā. Lielākā daļa pieprasījumu ir angļu valodā. Daži ir interesanti valodā, bet aicina atbildēt angliski, taču pat tad atbilde viņu valodā atstāja ļoti labu iespaidu. Neatkarīgi no izmantotā risinājuma, oriģinālais teksts ir būtisks, lai sasniegtu labu tulkojumu. Tomēr, ja runa ir par augsta līmeņa mārketinga materiāliem, kuros tiek paustas emocionālas idejas, tulkojums bieži vien nevar būt burtisks, un jums būs jāpārunā ar tulkotāju, kādu vēstījumu vēlaties nodot. Pēc tekstu sagatavošanas jums būs jāapsver savas reklāmas un mārketinga stratēģijas, kā arī pieejamās iespējas. Par tām iepazīsimies nākamajā slaidā.
Vai esat gatavi digitālajai reklāmai un mārketingam? Tālāk ir galvenās iespējas, kas jums pieejamas. Daudzvalodu mikrovietnes. Šī pakalpojuma izvēles pamatojums ir apskatīts video pirmie soļi. Par ļoti nelielu gada maksu jūsu uzņēmums tiek reklamēts 35 valodās, kas aptver vairāk nekā 95% no pasaules IKP. Google reklāmas. Šis noteikti ir lielākais tiešsaistes reklāmas tirgus. Reklāmdevēji veido kampaņas, nosakot mērķēšanas iespējas, piemēram, atslēgvārdus, atrašanās vietu un auditoriju. Pēc tam viņi piedalās atslēgvārdu izsolēs Google sistēmā, izmantojot reāllaika izsoli, lai noteiktu reklāmas izvietojumu, balstoties uz solīto summu un kvalitātes rādītāju. Reklāmdevēji maksā tikai tad, kad kāds uzklikšķina uz viņu reklāmas. Jo lokālāks ir tirgus un jo unikālāks ir atslēgvārds vai frāze, jo zemākas būs izmaksas. Sociālie tīkli. Starptautiskajā B2B tirgū divi galvenie sociālo mediju kanāli ir LinkedIn un YouTube. Mēs iesakām sākt ar bezmaksas pieejamajiem pakalpojumiem, pirms pāriet uz abonēšanas pakalpojumiem, Kompas un citiem tiešsaistes katalogiem. Kompas katalogs ir pasaulē visaugstākās kvalitātes uzņēmumu datubāze, kas aptver 70 valstis un vairāk nekā 53 miljonus uzņēmumu. To izmanto korporatīvās mārketinga un pārdošanas nodaļas visā pasaulē, lai atrastu jaunus partnerus. Ar vairāk nekā 7,5 miljoniem apmeklētāju mēnesī globālajā vietnē, Kompas katalogs piedāvā nepārspējumu resursu. Jūs varat reklamēties ar Kompas 3 dažādos veidos, reģistrēt savu uzņēmumu Kompas bez maksas, uzlabot savu bezmaksas uzņēmumu profilu, izmantojot Booster International, vai reklamēties Kompas, izmantojot Kompas displeja reklāmas. Mēs noteikti iesakām sākt ar bezmaksas iespēju. Citi tiešsaistes katalogi. Lai jūsu potenciālie klienti varētu atrast jūsu uzņēmumu, jums jānodrošina, ka esat pārstāvēts un atbilstoši profilēts tik daudzos tiešsaistes katalogos. Cik tas ir nozīmīgi jūsu darbībai? Lielākā daļa, ja ne visi, no tiem ļauj jums reģistrēties bez maksas. Jūs varat atrast uzņēmumu katalogu sarakstus Exporters Almanac. Tas arī viss. Paldies, ka skatījāties! Ja vēlaties ar mani sazināties tieši, droši to dariet. Mūsu mājaslapa un mana e-pasta adrese ir redzama šajā slaidā un aprakstā zemā. Ja šis video jums šķita noderīgs, lūdzu, nospiediet patīk un abonējiet mūsu kanālu, lai iegūtu vēl vairāk ieskatu par starptautiskās tirdzniecības izaugsmes iespējām. Vienkārši noklikšķiniet uz abonēšanas saites ekrānā. Tas jums neko nemaksā. Ja jums šķiet, ka kādam jūsu paziņam tas varētu interesēt, lūdzu, padalieties ar šo saiti. Un, ja esat gatavs nākamajam solim, noskatieties nākamo video šajā atskaņošanas sarakstā. Tas ir saistīts tieši šeit.